Tāda tā Gauja ir. Ūdens līmenis ir ļoti labs. Varbūt pat nedaudz pa zemu. Ūdens ir nedaudz brūns. Bet makšķi šeit var. Skaisti. Nu čau visiem copas draugiem. Šodien es esmu atbraucis pie Gaujas. Skatīsimies, kā man veiksies. Tak, nu skatīsimies, ko mēs šodien varam piedāvāt ziltiņai. Šodien mēķa auditorija man, protams, ir spožais. Tad, ko es izmantoju? Kas man arsenālā ir? Golden Catch, 10 gramīgais tāds mazie vestini. Tak, Ķemko, Akara, Slaviks, Akars Slaviks, klasiskie Slaviki, Akara, Viskans, Vestins, tak, Troiks. Tā, šis te ir jaunums no Lucky Johna. Kāds viņam nosaukums bija, bet jā. Tātad dažādi svariņi. Sākot man ir ar 10 gramiem, beidzot ar 24 gramiem. Nu, arī eksperimentālis arī tailspinner. Man patīk šis te mānikls. Viņš ir ļoti labs uz asariem, uz zandartiem, līdakām. Pat sāmes noķers. Es domāju, kad arī spožais arī nebūtu izņēmums, ka uz viņu varētu arī noķert. Ja sanāks viņu uzlikt, eksperimentu pēc, tā, kas atlicināt nedaudz zivi, varbūt tieši 16 gramīgiem. Un arī tagad, es domāju, jāliek ir šeit ir diezgan dziļš, un arī spēcīgs trauma ir 16 grāmi, ļoti pūš. Jāsaka, ļoti strauji pūš lejā. Es domāju, ka vajadzētu uzlikt pat nedaudz kaut ko smagāku. Daudz smagāku. Cerētu paņemt. Slaviku liekam vietā. Tad mēs varētu paņemt vestinu. Skatīsimies. Pa ūdenī viņš uzvedās. Nomainīt tomēr uz Akars. 21 grama. Šis arī foršs modelīts ir balts ar tādu rozā sarkanu, uzliku vēl BBK oranžu āķīti, lai pamanāmāks ir. Ja tās trauma diezgan paspēcīgi, liels dziļums ir, tāpēc nolēmu uzlikt šādu te. Nemetīsim tālu sākumā. Apmēram līdz vidum, lai izspēlējās māneklītes. Mēģināsim izķēmēt šo te vietu. Lai gan te jau 5 mašīnas te ir pabijušas jau pirms manis. Es te mēģināšu kaut ko noķert. Cilvēku ļoti daudz ir pie Gaujas. Tā nav salats, kur tu 10 cilvēku uz vienu zonu ir. Šeit tomēr ierobežojumi nekāda nav, cik saprotu, uz zonām. Līdz ar to arī cilvēku ļoti daudz. Un visiem mērķis ir spožais, jeb svaigais taimiņš.
Man, protams, arī mērķis, ja es noķeršu kādu svaigo taimiņu mērā, es viņu, protams, arī ņemšu uz mājām. Man tomēr arī garšo zīvis. Bet vecos es neņemšu un diez vai kādreiz es viņus ņemšu. Tāpēc, ka tur nav ko ēst, no gastronomiskā viedokļa tur arī nekas garšīgs arī nebūs. Tāpēc es līdz galām nesaprotu tos cilvēkus, kas arī ņem to zīvi. Nu, protams, zīvi var pagatavot dažādos veidos. Nu, es domāju, ka var uztaisīt viņu arī garšīgi, bet tomēr tā nav tā asociācija, kas mums ir, vai interpretācija par to, ko mēs esam, teiksim, pirkuši veikalā, ja? Ka mēs viņu varam uztaisīt masālītu, svaigo vai tartariņu. Zivis jēd, un tas ir arī veselīgi. Bet ne vecā zīves. Tās tomēr laižam vaļā. Iznārstoja savu darbiņu izdarīju un atgriežas arī jūriņā. Jaunie Lucky Johns. Mānekļi priekš lašiem taimiņiem. Paskatīsimies, kā viņi spēlē. Viņi nav dārgi, kaut kādi 5 eiro maksā. Kā viņi spēlē. Drīz vai kāds stāv uz vietas nedaudz, kaut kāda vibrācija, bet ļoti neizteikta. Tā kā uzspiež. Uzliksim šādu mānekli. Māneklis saucās Psycho Lure, 10 grami. Šo mānekli, viņš ir arāga virsma, arāga materiāls. Es viņu pirku Parīzē. Paskatīsimies, bet es arī skatījos mājaslapā, viņam oficiālā mājaslapā franču. Kad viņi ir pieejami, paskatīsimies, kā viņš spēlē. Labi spēlē. Rācīsimies uz viņu. Vibrācija ir. Arī nav ļoti agresīva tāda. Arī maiga. Tieši tādā netīrākā ūdenī šī krāsiņa būs piemērota. Paskatīsimies, kā viņi spēlē. Šeit ir ļoti izteikta spēles, pat teikt. Ļoti laba spēle. Vēlreiz. Jā, tas sudrabs un tā rozā krāsa ļoti izteikta. Kāda vibrācija viņam ir. Jā, šeit tā vibrācija daudz izteiktāk ir. Iepumpē. Uzliksim slaiku. Paskatīsimies, kā slaiks spēlē. Viņš ir pietiekami tāds garš dievs. Vēl arī labi caur strāvam sist. 16 grami. Mans mīļākais svars. Paskatīsimies, kāda viņam ir spēle. Viņam ļoti interesanta spēle. Tādā ziņā viņš pārsreiz atgriežas uz vienu pusi, pēc tam uz pretējā. Kā viņš spēlē. Ļoti izteikti ir tāda sitiena. Tikko bija copīte, nomainīju vizulu, skatīsimies, vai būs turpinājums.
Ir tieši tā pati zivs. Ir. Tajā pašā vietā. Kaut kur viņš ir iegājis, nē. Nu. Jā, kādās rekur ir. Kas tas ir? Es nesaprotu, viņš kaut kā tur virpuļojās. Ne tas, ko es gaidīju, katrā ziņā. Ne tas, ko es gaidīju. Zaļā draudzenīte. Zaļā draudzenīte, kuru es negaidīju. Nezinu, vai tā bija tā pati zivs, kas man iepriekš copēja. Es pieņemu domu, ka jā, tāpēc, ka vieta bija, man šķiet, identiska tajā vietā, kur viņi ņēma. Bet es viņu tiešām negaidīju. Laidīsim tie vaļā. Atā. Te būs norāde tam, kurš esmu bijis. Daudziem ļoti zināma un pazīstama vieta. Tā kā šeit būs orientieris. Copējam tālāk. Ir zivtiņa galā. Nav nekas liels. Jāatrod vietu, kur tev noparkot tagad. Neliels spulžais. Slavenais ķērciens. Iepriekš man 2 metienos bija šeit apmēram bija copīte. Tagad nomainīju mānekli. Skatīšos, vai būs copas turpinājums. Bet bija 2 smuki rāvieni bija. Tukšās copas tās saucamās. Kas man te ir uzsēdies? Tāds ir uzsēdies, tāds ļoti maziņš. Vai aizķēries? Kas tas ir? Jā, uzsēdies. Tā ir forelīte. Forelīte. Tāda maziņa. Ar skaistām tādām sarkanām pumpiņām. Nemācīsim, laidīsim vaļā. Un aiziet. Nedaudz pamainīju lokāciju. Daudz vimbotā ir.
var redzēt, šajā te vietā man ir florkarbona pavadiņš ir nedaudz tā kā saspiedies, tā kā nedaudz bojāts. Un pie zacepa vai pie zivs šajā vietā viņš man var pārtrūkt. To pamēģināšu viņu pārāt pats ar rokām, vai šajā vietā viņš pārtrūks vai nē. Un neplīst. Tikai stingrs ir. Nu labi, tad man viņš būs noteikti jānomaina. Sēdāk es varu šķirties no zivs vai no mānekļa. Tātad tā kā man ir jāpārsina pavadiņus, uzsiešu jaunu pavadiņu. Vienkārši parādīšu to visu principu un sistēmu, kādu es izmantoju. Tātad pirmkārt ņemam florkarbonu, ņemam karabīnītes, izmantoju konkrētā gadījumā 6. izmēra Mistral ar testu 18 kg. Ja. Tātad tālāk, ko es daru, ņemu vienu karabīnīti. Es viņu atdalu nost no tātad griezelīti atdalu no karabīnītes. Tā, nedaudz pietuvināsim. Tātad atveram vaļā karabīnīti. Izvelkam cauri gar sāniem. Tā būs vienkāršāk. Tātad ņemam pavadiņu apmēram kaut kādi 60 cm. Es apmēram tādu gabalu ņemu. Griežam nost. Tak. Liekam apakaļ. Bet katrā ziņā pavadiņus, ja brauc uz gauju, jau laicīgi var sasiet jau mājās, tāpēc, kad gaujā bieži vien raujās nost. Respektīvi, es nerādīšu tos mezglus, varbūt, kurus es te sienu, varbūt tas ir katra paša ziņā. Bet es izmantoju tātad gan pašu karabīnīti, gan pašu griezelīti. Šeit, protams, visi tie laušu eksperti var smieties par to, ka es nesienu burkānu. Es viņu tiešām nesienu. Viena iemesla dēļ. Tikai tāpēc, ka esmu atskatījies, kā šis mezgls vienkārši pieviļ. Šis mezgls man nav pieviļs vispār nereizi. Protams, viens mīnus šai sistēmai tomēr ir. Mīnus būs tāds, ka mums jābūt ļoti uzmanīgi ar augšējo gredzenu, lai neieraut šo te pašu griezelīti. To, kurš vispirms pa priekšu piesēja. Bet burkānām tas ir liels pluss, tāpēc, ka tu vari uzstīt lielāku šo te florkarbonu gabalu uz pamata auklis un nesatraukties par to, ka tu varētu salauzt vai sačakarēt gredzenu augšējo. Bet, kā es minēju, esmu atskatījies pietiekami daudz, kā šis te burkāns netur. Un bieži vien arī tie mānekļi, kas ir atrasti tur salacā, citās upēs, var redzēt, ka tieši tā plīsuma vieta bija sējuma vieta. Tāpēc vēl viens iemesls. Vēl viens ļoti svarīgs moments ir šis te atstājam nelielu tādu gabaliņu un piededzenam uztaisam tādu tā kā sēnīti. Man dotajā konkrētā gadījumā man nav līdzi uguns šiltavs. Tas ir vēl papildus drošībai, kaut gan arī mezgls būs pietiekami izturīgs arī tāpat. Nogriezīsim gabaliņu maziņu. Un pavadiņi ir gatavi. Labi, siesim klāt. Turpināsim strādāt. Tad neliela atskaita par copi. Ko es varu pateikt? Zīves gaujā ir.
Bet tā kā es te redzu tagad TikTokā, Facebookā, visi lielās ar tiem lomiem, tā īsti nav. Varbūt jābraukā biežāk uz Gauju. Pamatā ķer uz šūpiņiem. Es tā vispār absolūti neesmu šūpiņu cilvēks. Vairāk es strādāju obleriem, bet Gaujā es strādāju tikai ar šūpiņiem. 90% varētu teikt tā. Zivtiņas ir, bet nav zivtiņas, ko vest mājās, piemēram. Bet kā mērķa zivs ir spožais, jeb svaigais tēmiņš, jūras foreli. Tā īsti nav. Bet arī tas nav galvenais. Galvenais ir doties dabā, gūt tādu, varētu teikt, garīgu un mentālu uzlādi pirms darba dienām. Šodien mani verņaki bija slaviki, gan krāsotie, gan nekrāsotie, un arī vestins. Vai es vēl braukšu uz Gauju? Es domāju, ka jā, kādu 1-2 reizes vēl varētu aizbraukt, bet priekšā uz sezonas noslēgumā vēl ir 2 reizes man ir Salaca, A un C zona. Tur es ceru vēl dabūt šogad vēl kādu lašu mammu. Ūdens līmenis visur ir zems, bet nekas. Kā jau teicu, dodamies dabā, sopējam vienmēr un visur. Tā kā tiekamies jau nākošajās video. Neasaks. Čau!